šitas panelī. Vienkārši viss nav nekādas reakcijas. Pagaidām mans piedzīvojums beidzās uz šosejas ar degvielas sūkņu. Degvielas sūkņu sūdu vai faileru, kā tur sauc, nestrādā degvielas sūkņus. Labā vietās. Saulīt, laiciņš foršs šeit. Tā uz ātru uzsūmēšu, kad brauc tālāk, izrādās pašu stulbu kļūdu. Kad maina gaisa filtru, tad ņem bāku no šitām mocītiem, jo viņi baigi dziļi iekšā. Un tad aizgriež tāds sūdiņu ciet krāniņus, lai netiktu degviela ārā. Tad viņam ir vienā pusē bāku un otrā pusē bāku. No šitai pusē nebija atgriezt līdz galam vaļā. Atgriez vaļā un brauc tālāk. Pirmā diena ACT City Portugāla. Sāku Bragančā, ielīšu bildi pie pils. Satiku 3 angļus, kur arī uzsāku šo pašu maršrutu. Ir vīrieši un sievieti, tāds gadiem 65, 70, baigi forši. Izbraucu kāds 3 kilometrus no pilsētas. Perfekti skati jau. Aitiņš labi 20 grādi jau karsts, tādiem pa tiem maziem celiņiem jau karsts. Jākai iekšiņi izņēma ārā jau. Ir īsā, brauc pa tiltiņu vai brauc caur upīti? Nu davai, brauc caur upīti. Iztraucēja laikam viss. Oi, jā. Ūdens viss kaut kur ir. Vismaz moc mums gāja. Tā. Pastīsies, ko es tur sadarīju. Nu jā, tur bija tieši. Laikam vajadzēja bišķi tokšanas zālēm, būs mazliet saklāks. Es pa tām zālēm tur izpildēju, pa tām. Laikam, nu būs jāapsās video. Tā, labi. Tur man jābūt piesardzīgam. Gan arī diena iesākās mierā. Bišķi saduļķoja. Saduļķoja ūdeni bišķi. Nekas atvēsinošas zābaciņas. Oi, crazy. Ja man zābaki pilni, tas nozīmē, ka bija līdz celim ūdens. Bet nu viss kārtībā. Rādīja radiatoru faileru,
Tas laikam tāpēc, kad ūdens bija sasties, ka viņš reiz saprat jau. Nu, labi. Gan jau tas ūdens iztecēs vairs un tālāk. Juhu! Augšā kalnā. Katls jau labāk griežās. Pieredināšu. Labs tāds. Kaifs. Aizam tālāk. Pirmais asfalts serpentīns. Nav tāda forša vieta, kur uzfilmēt, bet izskatās labi. Man cits dzīves pēc ūdens šķērsošanas. Iet lejā. Lejā tilts. Šitā laikam upi nebraukšu pārbraukšu pa tiltu. Skaisti. Šeit braukšu pa tiltu pāri. Dziļāk izskatās. Ceļnieks nosmatoja. Redzīgākais, kas ir, ielido kaut kas te zem ķiveres ausī. Šodien jau vajag 7. reizi. Tā jau ķiveri tā es uz ātro ciet tikai presī ārā. Kaut kas ložņā tur un tā, cerams, ka nepalika viņa ausī, jo tagad vajag tāds sajūt, ka ausī ir iekšā. Kā jau es teicu, ja ir brauciens augšu pa kalnu, tad noteikti arī lejā. Augšā bija pa bruģīti. Lejā nav ne tāds bruģīts. Es pat nezinu, varbūt pat lejā ir šito braukt vieglāk. Nekā būtu augšā braukt pa šitādu.
Super, ja? Diezgan stāstas nobrauciens, vajag ieskrieties negribas. Sabremzēties pa šitā dar, nav diezko viegli. Baigais ezers. Jau 8 km pa šitās brauc, bet tur kaut kādi 4 mājas palikuši. Visur, ne visur riņķī, bet pusītē. Baigi labi smaržo, bet tas no vēdienas. Pagaidīsim, mēs viņu palaidīsim. Negribas svērties, bet tur kaut ko audzē. Olīvas, nežēlīgas zemi, te māls, nekas vairāk. Reizi, jā. Viņi kaut ko brauc pa šitādiem ceļiem, mašīnām arī. Kādos apstākļos aug olīvas? Akmeņos. Tur bija tik mālains savs viss šitie akmeņi.
Tas būs labāk saulrietam vai saulēktam. Maziņš serpentīns uz leju. Atrad vietējos draugus. Arī braucu šo pašu maršrutu. Portugāļu. Viņa mērķi izbraukt 4 dienās, nevis 5. Sarunājam kopā nakšanā, vai jau redzēs tālāk. Baigos putekļus ēst negribās. Mēs vēl pirmīgi pārmējāmies dažās vietās ar Esīnas apziņu, viņa man apziņu. Mosquitoes? Maybe a lot. Oh. Yeah, you can see. Yeah. Because of the water, no? Yeah.